Lietus līst, mitrums ir, sēnes aug. Bet ir viens bet. Tur, kur agrāk viņas bija, tagad ir pliks mežs. Un tur viņa vairs nav. Un tad viņas aug kaut kur citur. Nu, tie, kam ir vecās sēņu vietas, nav jēgas tur braukt, ja tur nekā nav. Un kamēr jūs to benzīnu laiku tērēsiet, tikmēr tirgu var nopirkt no tiem, kas zina, kur tās vietas. Nu, citām patīk viņas lasīt, bet nepatīk ēst. Mēs dažādi esam, ļoti dažādi. Bet, ja cilvēkam nav laba veselība, tad nav viņam mežā ko meklēt. Ja cilvēkam var draudzēt ērce, un viņam no tā būs ļoti slikti, jo viņam ir vesela pakete ar kroniskām slimībām, tad vienkārši jāatcerās to, ka kādreiz mēs bijām, varējām, un tagad mēs vairs nedrīkstam. Es runāju par vecumu, par pensijas vecumu, var sariebt galvu, var nokrist, ir čūsku iekost, ir ēdis piesūkties, un varbūt pat divas. Tas var bēdīgi beigties. Tā ir mana paudze, kurai ir ļoti grūti novecot, kur nevar pieņemt, un sevišķi vīrieši, ka viņi veci. Un tad tas nenozīmē, ka nav jākustās. Protams, ka jā, bet ir jākustās nedarot sev pāri. Nav jāskrien kaut kur apkārt pa pasauli. Man vislabāk pasauli patīk skatīties krēslā pie televizora. Es tā izbaudu, un nekur nav jābrauc. Ne jāvazājās pa lidostām, ne jau naudu jātērē. Un bez tam es klausos cilvēkos, kas tik skaisti prot stāstīt par svešām zemēm, svešām vietām. Un tie divi angļi uz tiem motocikliem tagad būs arī Baltijā un priecājas par to, ko mēs varam. Un mēs varam. Vai ne? Tas mūsu klandrauss bija slavens. Nu, es ar draudzenēm biju klandrausīti tādu māziņu uzēst kuldīgā. Nu, tāda bauda. Un viss. Man pietiek to prieku. Braukt kaut kur citur? Galīgi negribas. Pasaules šobrīd sēž kā uz pulvermucas. Cilvēki ir nobijušies, cilvēki ir agresīvi, vai pārspīlēti svin svētkus. Un tas arī no bailēm. Tas ir no bailēm. Visu vajag ar mēru, arī svētkus svinēt vajag ar mēru. Kā man šodien stāstīja, tad viens režisors ir runājis ar vienu žurnālistu, un runa gāja par inteliģents un kultūras cilvēkiem. Kāpēc tad viņš šodien nemodina tautu? Man nav klepus. Es vienkārši strādāju. Nu, tāpēc, ka šodien arī kultūra ir iebridusi netīrā purvā, jo visiem atklāts kāds labums. Projektu naudiņas, vēl šis tās. Vai varam runāt par kultūru un inteliģenci, ja visu šodien mēr naudā? Nu, noteikti jau nē. Man viens lauka onkuls un tante izglītoti, un izglītība nav papīrā. Izglītība ir zināšanās. Un izglītība nāk arī no ģimenes. No senču gudrībām nāk izglītība. No tā, ka mēs, protams, ieklausīties sevi, arī tā ir paša izglītošanās. Arī pašiem to vajag darīt, jo tas plikais papīrs ar to zīmogu praktiski nedod neko. Visu mēs mācāmies tad, kad sākam darīt. Un par kultūru. Nu, nevar es šodien to teātru skatīties. Ne man tie plikie ķermeņi patīk, ne man patīk, ka klasiku pārtais par lielu muļķību. Klasika paliek klasika, un ja jūs nespējat neko izdomāt no jauna, tad taisiet to bodīti ciet. Vai ne? Mums ir tā kā pasakā par kailo karali. Visi jūsmo,
Un neviens negrib redzēt, ka tas karalis ir kails, jo tāpēc, ka tā ir pareizi. Pareizi iet uz zināmiem koncertiem, uz zināmām teātra izrādēm, lai gan lielākā daļa nekā tur nesaprot, bet tāpēc, ka tā ir pareizi. Nu, tā taču ir vien izlikšanās un meli. Esiet godīgi. Man patīk klasika gan teātrī, gan mūzikā. Nu, neesmu es šlāgeru pielūdzēju. Un literatūra man tomēr patīk tāda, kad bija agrāk. Un paldies Dievam, man ir pilna plaukta ar labām grāmatām. Es uzdāvināju manas mazmeitas un manas meitas grāmatīgas, mums viņas ir daudz, vienai ģimenei ar bērniem, un viņi ir ļoti pateicīgi, tāpēc, ka viņi priecājās, ka tur ir teksts, ko var izlasīt, kur tur nav stulbas ilustrācijas ar briesmīgām krāsām, ka tur ir dabiski vārdi, kas nāk no sirds. Jā, arī Raiņa dzeja bērniem ir ļoti skaisti. Un, protams, mana krustēva Herberta Dorbes dzejolis par Inču adresi savā laikā bija bērniem mācību grāmatā, mēs visi to mācījāmies, un tas bija skaisti, jo tas bija tik viegli saprotami un tik sirdī tuvi. Tos vārdus, ko mēs gribam dzirdēt, tos vārdus, ko mēs gribam redzēt, mums vajag, lai to sajūt mūsu sirds. Vai ne? Jums ir šīs sirds krotīs, un nekaunieties būt godīgi, jo kauns ir tikai melot un zakt. Atā!